Šeit mēs mēģinām lauzt daudz dažādas stereotipus par zirgiem. Organizējam ekskursijas, pie mums var pieteikties ap citu uz ekskursijām. Iepazīstina cilvēkus ar zirgiem. Viens no stereotipiem, kā mēs pieņemam, ka zirgs ir domāts kam? Tikai tāpēc, lai ar viņu jātu. Un tad es stāstu, ka ar zirgu var darboties pavisam arī savādāk. Ar viņu vienkārši var būt kopā. Es pati ļoti daudz strādāju ar zirgu brīvībā. Ko nozīmē zirgs brīvībā? Ka viņam nekā nav. Ar zirgu var vienkārši zirgam būt blakus. Ar zirgu iet kopā uz mežu, pie rokas staigāt, zirgu tīrīt, ar zirgu darboties manēžā. Var ļoti daudz ko ar zirgu darīt. Būt vienkārši kopā. Tā kopā būšana ar zirgu mums palīdz līdzsvarot sevi emocijas. Starp citu, zirgs arī mums var palīdzēt vairāk saprast pašiem sevi. Es pēc dabas esmu samērā tāda emocionāla. Ja? Emocionāla, un, ja es esmu sagurusi, tad es varu atļauties arī tā asāk kaut ko pateikt un ātrāk noreaģēt. Zirgs man ir iemācījis būt mierīgai. Jo tu nevari strādāt ar zirgu, strādāt ar brīvu zirgu, ka tu esi uzvilcies. Un vispār tu nevari strādāt ar zirgu un būt kopā ar zirgu, ka tu esi visu uzvilcies un stresains. Zirgs jūt. Zirgs jūt mūsu emocijas, viņš jūt mūsu enerģijas. Tad brīdī, kad mēs strādājam ar zirgu, mums ir jābūt maksimāli mierīgiem, stabiliem. Kā es saku, tev jābūt tā kā drusku zemē iegrimušam, bet tāpat laikā spējīgam ļoti ātri reaģēt, strauji reaģēt, kad tas ir nepieciešams. Zirgs mums to māca. Un tas ir arī tas, kas mums ir vajadzīgs arī komunikācijā saskarsmē ar cilvēkiem. Tad miedarbība zirgiem ļoti nodara vadītājiem, kas ir vadītājiem vajadzīgs kaut kādās pārunās, ka tev ir jāspēj saglabāt šis miers, vienlaikus jāspēj reaģēt. Zirgs mums iemāca arī noteikt savus robežas, jo zirgi barā dzīvo hierarhijā. Katram ir sava loma šajā hierarhijā, bara hierarhijā. Un tad brīdī, kad tu esi ar zirgu divatā vai starp zirgiem, viņi arī tevi mēģinās kaut kur ielikt šajā visā. Ja? Un mums ir jāspēj tās robežas definēt komunikācijā ar zirgu, lai tu tur nepaliktu kaut kur apakšā. Ja? Lai viņš tevi cienītu un respektētu, kāpēc zirgs reaģē tieši šādi un ne savādāk. Ko zirgs grib tev ar savu uzvedību pateikt? Mēs analizējam, kā tu jūties tajā brīdī. Tas ir ļoti interesanti, un katra reize man liekas, ak, Dievs, jau tik daudz cilvēku šeit bijis, tik daudz ir pieredzēts, bet katra reize ir kaut kas no jauna. Tas ir apbrīnojami, cik ļoti daudz, ko mēs varam redzēt, kad cilvēks ir kopā ar zirgu. Cik ļoti daudz mēs varam saprast par šo cilvēku, cik ļoti daudz jautājumu rodās arī pašam cilvēkam. O jā, par šo es nebiju aizdomājies.